Labdien, cienītie florbola draugi! Šeit florbola studija no Cēsīm par un ap florbola studijā mēs, Dāvis Dedumets un Normunds Eglītis. Esiet sveicināti! Tātad, kā jau Normunds teica, aptuveni reizi mēnesī piedāvāsim studiju no Cēsīm, runāsim par aktuālajiem jautājumiem, florbolā pieskarsimies pēdējiem notikumiem, neanalizēsim komandu taktikas tik ļoti, bet pastāstīsim tādas lietas, ko varbūt citi nezināt, un aicināsim arī uz studiju kādu viesi, kuram varētu būt aktuāli jautājumi, pastāstīt par to, kas notiek ar viņa karjeru. Un šodien tātad parunāsim par Eiropas kausiem, kas oktobrī notika Cēsīs. Nedaudz pastīsimies, kas notiek Latvijas čempionātā, un uz studiju vēlāk aicināsim arī Zviedrijas klubā Sirius spēlējošo Juri Gribustu. Tātad tā pamatdoma šī ir studija, kurā mēs parādīsim cilvēkus iekš florbola, tiem, kuriem florbols ir dzīve, vaļasprieks dzīve un, teiksim tā, amatierisms, vai kā mēs viņu varētu nosaukt Latvijā florbolu, un tie, kas jau ir izveidojuši arī florbolu kā savu biznesu par visu to, bet tikai ne par taktikām. Un, Normund, kāpēc mēs šo studiju veidojam? Tu esi vairāk kā 10 gadus iekšā florbolā. Florbolā it kā ir beidzies viens posms, es esmu beidzis vadīt varenāko vai labāko no Latvijas dotā mirkļu florbola komandām. Viņai tagad ir jauna vadība, jauni mērķi, jauni cēli virzības plāni, ja, un gribējās kaut ko jaunu. Gribējās palikt florbolā un kaut ko jaunu, kaut ko interesantu, varbūt savdabīgu, nepierastu sev. Nu, savukārt man ir tā, ka sācies ir 9. gads, kopš esmu portāla florbolziņas.lv galvenais redaktors. Sāksies 9. sezona, tāpatās darbojos sporta centrs tiešraidēs, komentēju spēles, bet idejas ir daudz, ne visas izdodas realizēt. Dažas ir iesākušās, varbūt aizgājušas sekmīgāk, dažas netik sekmīgi. Nu, mēģināsim tagad veidot arī šo te studiju. Vērtējiet, komentējiet, sakat, kas patika, kas nepatika, un skatīsimies, ko mēs varam darīt tālāk, lai būtu labāk. Šis ir tīri uz entuziasmu pamatam, bet, protams, ir mums arī jau šādi tādi atbalstītāji, redzam, Straupas piens, tāpat tās izsalkušais Jānis, arī Baltic Gift Factory, un kopīgi mēģināsim padarīt šo te studiju interesantu un aizraujošu. Nu, tad, ko mēs šodien, kā jau teicu, parunāsim nedaudz par Eiropas kausiem, kas oktobrī notika Cēsīs. Startēja 4 komandas no Latvijas, vīriešiem bija Cēsu Lekrings un Rubene, sievietēm Rubene un florbola klubs Ķekava. 2 otrās vietas Latvijai, 2 komandas apstājās pusfinālā. Normund, varbūt tu cik daudz redzēji šīs spēles un kādi ir tavi secinājumi par komandu izcīnītajiem rezultātiem? Nu, teiksim tā, klātienē es neapmeklēju praktiski nevienu spēli, ja. Neklātienē vēroju interneta ierakstiem, ko varētu teikt par to turnīru. Pirmkārtām jau gribētos teikt, ka ir apsveicami Cēsu novada un Latvijas florbola savienības centība vai, teiksim tā, spējas radīt ļoti kvalitatīvu florbola turnīru. Otrs jau ir tas, ka turnīrs notika Cēsīs. Tas jau nozīmē, ka bija samērā liela līdzvērtēja atbalsta. Teiksim tā, ja mēs bijām pirms 2 gadiem Slovākijā un kāda bija fināla spēlē, cik daudz bija publikas, tad varētu teikt, ka bija Rubenes meitenes, Lekringa personāls un nedaudz no skatītājiem, no pilsētas iedzīvotājiem, ko kādi bērni bija iedzīti, bet šeit jau varēja redzēt, ka te ir jau, nu, teiksim tā, fanu industrija bija zālē, zāle bija pārpildīta fināla spēlē, ko varētu runāt par spēļu kvalitāti vai komandu izcīnītām vietām, ja, nu, tur, teiksim, sieviešu līmenī, nu, gan vīriešu un sieviešu izšķirošās interesantākās spēles, jo tomēr bija starp pašmāju komandām. Pusfinālā tikās gan abas sieviešu komandas, gan vīriešu, un pusfinālā jau bija ļoti aizraujoši. Tur jau uzvarēt varēja gan Lekrings, gan Rubene, gan arī meitenēm Ķekava vai Rubene, jo visi izšķīrās pēdējās minūtēs vai papildu laikos. Tas bija tāda aizraujoša spēles. Par iegūtajām vietām, nu, ja ņemsim sieviešu komandas Rubenes 2. vietu, tad, teiksim, tas bija viņa virsotne šī turnīrā, jo Krievijas pārstāvis bija, nu, teiksim, tā galvas tiesa pārāks par viņām. Ja pārējās komandas jau bija atkal bišķiņa zemākā līmenī nekā Rubene un Ķekava, ja, bet, nu, kā jau teicu, izšķīrās tā komanda, kur vinēja latviešu pusfinālu, tā arī tika tālāk. Par vīriešu komandām runājot, tad ir tā. Nav slikta 2. vieta, bet Lekringam mājās bija jāuzvar. Tas turnīrs, teiksim, jau tika
jau tā pakārtots un izveidots tā, ka tā ir mājas zāle, un tas ir, teiksim, pateicība Lekringam par ilgstošo, teiksim, tā ažiotāžu, kas ir cēsīs florbolam, ja, un turnīrs, bija jāuzvar viņiem. Kā bija, tā bija. Nevar jau noliegt arī to, ka Norvēģu čempioni esošie vai otrā vieta, viņi arī bija spēcīgi, vai ne? Finālā viņi bija spēcīgāk pa Lekringu. Tur tā spēle tā kā pa viņiem gāja, vai ne? Bet, Tu varbūt arī salīdzināt, kā izties šie te Norvēģi ar tām komandām, ar kurām Lekrings spēlē Eiropas finālos iepriekšējos gados Slovākijā, piemēram. Es domāju, ka Sleviks bija labāks. To, ko Lekrings Slovākijā vinēja pirms 2 gadiem, tā Norvēģi komanda bija krietni labāka. Viņi bija, Norvēģi vispār ir tāda, florbolā Norvēģi ir tā kā zviedri, viņi ir masīvi, spēcīgi, fiziski spēcīgi, gara auguma spēlētāji, ar kuriem ir grūti cīnīties. Lekrings jau var viņus apspēlēt tikai ar, teiksim tā, ar tehniku, ar taktiku, ar domāšanu, bet fiziski ir grūti ar Norvēģiem spēlēt. Bet man likās, ka tā komanda bija spēcīgāka nekā šitā. Vismaz vizuālā ziņā bija labāka. Vēl viens jautājums. Daudzas reizes runā, ka mājas sienas palīdz, bet vai šajā gadījumā arī Lekringam nedaudz tas nebija tā kā psiholoģiskā barjera, ka spēlētāji bija pat daudz uztraukušies. Tomēr arī vairāk gados jauni florbolisti, varbūt tā lielā atdeve un vēlme izcīnīt uzvaru tomēr beigās nesādā ar mīnuszīmi. Nē, viennozīmīgi jau tas ir jārēķinās arī to, ka Lekrings jau tika atbrīvots no daudziem labiem spēlētājiem pirms sezonas, ja, teiksim, devās projām vai arī lika mieru. Sastāvs jau nebija tas, protams, kas izcīnīja čempionu titulu un jauniem spēlētājiem. Šis turnīrs bija laba pieredzes krāšana, bet viņi nebija baigie, teiksim, tā rezultāti radītāji. Ja. Mājas Lekrings ir komanda morāli ļoti spēcīga. Viņā ir iekšā tāds uzvarētāja gars, ja, tas ir gadiem veidots un izstrādāts. Ja. Lekringu nevar ietekmēt ne liela tribīnes, ne skatītāji. Viņi ir pieraduši pie tādām skatītāju pūļiem, gan finālos, gan mājas spēlēs, pusfinālos. Ja viņiem tas nevar viņus ietekmēt. Es domāju, ka tas nebija tas galvenais faktors, kāpēc Lekrings zaudēja fināla spēli. Vairākas reizes pieminēja jau skatītājus. Jā, finālā bija daudz skatītāju, bet turnīrā kopumā, kā tu vērtē, tas skatītāju skaits bija adekvāts šādu līmeņu turnīram vai nē? Es atceros, nezinu, tu vēl tad biji florbolā vai nebija, bet 2005. gadā Cēsīs un Kocānos notika pasaules U19 čempionāts junioriem, kad skatītāji bija pārbāzuši zāli, ceļuši spēles Čehija, bija 1500 skatītāji, ka pēdējās minūtēs visi stāvēja kājās, bļāva Latvija. Tas ir tā brīža U19 izlases galvenā trenera Aināra Zelča, viens no spilgtākajiem atmiņām florbolā, kā viņš to vairāk kārt ir izteicies. Uz šo te turnīru, nezinu, es biju gaidījis vairāk skatītājus no Kocēna Rubens atbalstītājiem, kur agrāk arī bija slaveni ar savu komandu, kad devās līdzi atbalstīt. Kā tev tas izskatās? Un vai arī jā. Es domāju, teiksim tā, Rubenes fanu armija, ja, kā mēs viņu fanu pūļi, ja, viņi kaut kur jau pazuda 5 gadus atpakaļ, ja, vēl. Ja, teiksim, tā, kad sāku nodarboties ar florbolu vai ka ienācu florbolā, ja, tad varētu būt pat Rubenei bija lielāka fanu pūles par Lekringu, ja, bet ar laiku kaut kā tas viss apsīkās. Rubenei sāka pazust rezultātu, viņu vairs nebija tā top komanda, kas bija agrāk, ja, un viņiem, es nemāku teikt, bet man liekas, ka Rubenei kā tā jau fanu vairs tik daudz nav, kā varētu gribēties, ja, bet tas, ka darba dienās zālē nebija tik daudz skatītāju un uz tām spēlēm. Es domāju, ka arī Lekringa fani pa lielam gatavojās jau pusfinālu un finālu spēlēm. Viņi apmeklēja, cik varēja ieradās, jo tomēr rēķināsimies to, ka liela daļa Lekringa fanu, viņi ir studenti, viņi dzīvo Rīgā, strādā Rīgā un izbraukāt uz katru vakaru spēli, teiksim, mazsvarīgām spēlēm, tur ar frančiem, ar Krievijas florbolistiem. Es domāju, ka tas bija tāds, ja, bet es vēlreiz atgādināšu, ka Slovākijā tur bija ļoti maz skatītāji. Ļoti maz uz viņu mājnieku spēlēm vēl bija kaut kas, ja, bet tā bija vispār praktiski zāle bija tukša. Vēl droši vien arī jāņem vērā tas, ka bija šīs spēles Eiropas kausos cēsniekiem, un pirms pāris dienām vēl aizdīts 2 spēles LV Florbola līgā, un šīs spēles varbūt arī bija pat daudz tiem cēsu skatītājiem, un katru dienu tu neatnāks, ok, tur jāmaksā tur eiro vai cik tur bija jāmaksā naudiņas.
Bet arī ir arī citas darīšanas, un nevienmēr uz visām spēlēm var atnākt šis skatītājs. Protams. Tik daudz mēs varbūt izgājām cauri pa Eiropas kausiem, un tagad nedaudz pieskarsimies LV Florbola līgai vīriešu komandām, kur mēs nedaudz vairāk tomēr varam ko pastāstīt, lai neņem ļaunā meitenes, kādreiz pieskarsimies arī meiteņu florbolam. Kā tavuprāt, tagad ir praktiski noslēdzies viss pirmais aplis, vēl palikušas 2 vai 3 spēles, ja nemaldos. Sezonas sākumā visas komandas bija lielā putrā, grūti bija kaut ko saprast, tagad ir Lielvārda diezgan tālu atrāvusies no visiem. Tavuprāt, tas ir objektīvi? Baigi grūti spriest ir īstenībā, kas ir objektīvi, kas nav objektīvi, bet tā diezgan negaidīti Lielvārda ir atrāvusies no visiem, jo, ja ņemsim, baigi spēcīgāk, ja viņi par pārējiem nav, ja viņiem varbūt kaut kā iet labāk nekā. Es pieļauju domu, ka Lekrings vēl dzīvo Eiro kausu fināla spēlē, ja Lekrings ir komanda, kas jebkurā gadījumā viņi savāksies. Tad, kad viņiem vajadzēs, viņi savāksies, viņi parādīs to, ko viņi spēj, to, ko viņi šogad regulāro čempionātu nevinēs, tas jau gan laikam ir skaidrs, jo tur ir ļoti liels atrāvums un uzvarētājs jau pa lielam, jo nenotiek baigie brīnumi, ir tāpat skaidrs, tā būs Lielvārde. Top 4 paliks, tāpat paliks RTU, Lekrings un Rubene, tālāk tur ir putra. Tur ir ritīga putra, kā viņi tur beigsies, kurš vēl jau ir gaidāmas diezgan droši vien skaļas un lielas pārējas, jo komandas kaut ko darīs, jo kādam no tā lielā pārpalikuma būs jāpaliek aiz borta play-offiem, un tur neviens droši vien negrib palikt. Pagaidām izstāsta, ka diezgan tālu no labāko astotnieku atpaliek Ķekavas Buldoga un Stalbis Pārgauja. Vai kāda no šīm komandām, tavuprāt, varētu reāli mēģināt iekost tik daudz, un lai nevis uzvarētu tikai atsevišķās spēlēs, bet pacīnītos par tikšanu astotniekām play-offos? Ķekavas Buldogiem nezinu, bet Stalbis Pārgauja, es domāju, vēl kaut ko izdarīs. Bet vai tiks play-offos, grūti spriest, jo ļoti tālu palaist. Čempioniem Lekringam 10 spēlēs 3 zaudējumi. Tavuprāt, komanda jau ir, tā kā tu teici, jau norakstījusi iespējas uzvarēt regulāro sezonu, un jau tagad varētu pamazām sākt gatavoties izšķirošām spēlēm pavasarī, play-offos? Es domāju, ka jā. Es pilnīgi esmu pārliecināts, zinot Lekringu iekšējo virtu un, treneru spējas vai redzējums par florbolu, es domāju, ka Lekrings jau sāk gatavoties play-offiem. Viņiem pa lielam, no kuras vietas viņi sāks play-offs, tas baigi lielo būtību nenozīmē, jo Lekrings ir šito gadu laikā ir gājis caur tādiem zariem un ticis līdz čempionu titulam, kur, es domāju, pa lielam ir jāpiekrīt Normunda Grunska teiktiem. Ja tu gribi uzvarēt čempionātu, tev jāuzvar jebkurš pretinieks. Tas, kas nāk pretī, tur liela būtība nav, bet Lekrings, es pieļauju domu, ka viņi gatavojās. Bet arī jārēķinās ar to, ka Lekringam ir sastāva izmaiņas diezgan iespaidīgas pret citiem gadiem, jo tie jaunie puikas, dod Dievs, lai viņi pavilktos play-offs. Veciem tāpat būs visi jāvēl. Bet sastāva izmaiņas diezgan pamatīgs ir arī Mogo RTU Rockets komandai un Lielvārdei. Jautājums, vai tur netik daudz tiek iesaistīti jaunie spēlētāji, tur laikam vairāk tiek meklēt tomēr pieredzējušie rezultātu taisītāji. Vismaz Lielvārdas komandā. Teiksim tā, par Lielvārdas sastāvu un spējām tur nav šaubu. Ja Lielvārda būs, vai viņa būs finālā, vai būs uzvarētāja, bet viņa būs tā, kas būs pavasarī top 4 tajā sarakstā. Viņa būs par Mogo RTU. Mēs jau zinām, ka tikko kā sākās play-offi, tā mainās spēles stils, mainās viss. Teiksim tā, es dod Dievs, lai Jansonam un viņa komandai izdodās viss vai ne, bet es pieļauju domu, ka Mogo RTU varētu būt arī tā, kas paliks ārpus pirmā četrnieka. Man pašam, es nevaru nokomentēt, kāpēc man ir tādas sajūtas, bet man kaut kā liekas, ka šogad būs cits čempions, kad čempionu titulu neizcīnīs CS komanda, bet tai pašā laikā man kaut kā liekas, ka arī Lielvārda varētu sadegt, jo nereti ir bijis tā, ka komanda, kas uzvar regulāro sezonu, neveiksmīgi nospēlē play-offus. Nezinu, kāpēc, bet man kaut kā acis met tieši tādu komandu virzienā kā Ulbroka, Valmiera vai Liepājas Kurši. Kā tev izstāsta, kādu no šiem komandām varētu pārsteigt un iekļūt vismaz finālā? Runājot par Liepājas Kuršiem, tāda interesanta aktivitāte šogad viņiem ir tāda, Krūmam ir tādi
interesanti tie gājieni, vai ne, un tie izteicieni internetu vidē, intervijās, vai ne, viņš ir rītīgi spēlēkais kardināls šajā gadā ar sastāvu, ja. Nu, viņi tagad dabūja tagad Kovaļevski no Bauskas uzreiz pirmā spēlē MVP, un tiek runāts, ka vēl tiek meklēts kāds spēlētājs pat ar Latvijas izlases pierakstu. Būsim jau reāli, sāksies play-offi un viss nostāsies vecajās vietās. Ja ņemsim Lielvārdu, ja viņi jau ir, teiksim, iepriekšējo gadu stabilais sastāvs bez Arta Savina un Valpēterē, ja, pievilkt ir tādi diezgan labi spēlētāji, nu, vidējā līmeņa spēlētāji no Latvijas klāt vēl komandā, lai stabilitāte būtu. Nu, ne, es pieļauju domu, ka fināls, manuprāt, finālā tāpat būtu Lekrings un Lielvārdi, kā visus gadus gandrīz, un kurš no viņiem vinnēs, es nezinu, jā, bet, nu, teiksim tā, Lielvārdei stabilitāte, Lekringam ir totāla pieredze, un Lekrings ir tā komanda, kura viņai ir uzvarētāji, ļoti labs uzvarētāji gars iekšā. Es esmu redzējis tādas spēles, kur vienkārši viņi zaudē lielu rezultātu, ja soliņš viss sēž, un viņos nevar redzēt ne mazāko šaubu vai pārliecību, ka mēs zaudēsim spēli, viņi arī vinnēs smagas spēles. Agrāk, kad es sāku ar Lekringu darboties, Lekrings nevarēja nevienu spēli, teiksim, ar vienu vārdu starpību izvilkt līdz ničam vai uzvarēt, ja, tad tagad viņi ir pilnīgi izmainīta komanda. Es domāju, ka no tām komandām, kas ir tuvu, nu, vēl Rūbene arī tagad ir ieskrējusies labi, vai ne, viņi varētu par finālu runāt, bet no Valmierai, Kuršiem, Ulbrukai, viņi laiks vēl nav pienācis. Šo sezonu fināls arēnā Rīga, tās atkal ir kaut kas jauns lielākajai daļai florbolistu. Jā, ir pāris spēlētāji, kas ir spēlējuši tik lielās arēnās florbolu, bet tas arī varbūt var atstāt kaut kādus iespējas tieši uz šo spēli, ņemot vērā, kad uzvarētājs jau ne pirmo gadu tiks noteikts vienā spēlē. Es domāju, ka arēna jau tāpat florbola arēna nebūs pārpildīta. Es domāju, ka ja vienīgais tie apmēri varētu tiem florbolistiem kaut kādu radīt pārmaiņas dzīvē, bet tie, kas būs finālā, tie jau ir pieredzējuši, un viņus ar tādiem nevar ietekmēt. Un vēl jau Lielvārdēs papildināšu ir ļoti, ļoti, ļoti spēcīgs tas, ka viņiem ir Atis Blīns. Nu, tā ir, teiksim, treneris, viņš ir diezgan tāds autoritīvs un spēcīgs puisis, tā kā es domāju, ka es lieku Lekrings ir Lielvārdu fināls. Tas ir viennozīmīgi. Nu, tad gaidīsim pavasari, skatīsimies. Bet es negribu vairāk prognozēt. Es vienreiz jau prognozēju. Diezgan labi negāja tām prognozēm. Ne, man gāja labi. Toreiz, kad pret RTO, jā. Ok, labi, skatīsimies, kā būs. Tagad mums neliela reklāmas pauze, un pēc tam aicināsim uz studiju mūsu pirmo viesi, Juri Gribustu no Zviedrijas Superlīgas komandas Sirius IBK. Esam atgriezušies no reklāmas pauzes, un, kā jau iepriekš teicām, tad uz studiju esam aicinājuši Latvijas izlases kandidātu Juri Gribustu. Juri, sveiks pirmkārt. Pastāst varbūt, ko tu šeit novembra otrajā pusē dari Latvijā, ja tev ir pieraksts Zviedrijas Superlīgas komandā īsumā varbūt. Sveiki. Nu, tā sanāca, ka pirms kādām 2 nedēļām kluba priekšnieks aicināja satikties un padeva tādas ziņas, kad viņi vēlās laust līgumu ar mani. Un iemesls tā es arī nesapratu. Viņi piedāvāja spēlēt 2. divīzijas komandā, un es atteicu. Teicu, ka tad laužam līgumu un dodamies katrs savu ceļu. Un tā es tagad esmu atbraucis uz Latviju. Trenējos individuāli un kopā ar aģentu meklējam un skatāmies variantus ārzemēs. Varbūt vari nedaudz tā kā patinot filmu apakaļ. Kā vispār nokļuvi līdz šim te iespējai pievienoties Zviedrijas Superlīgas komandai? Pagājušā sezona Mogo RTO Rockets sastāvā laikam bija tava vismaz individuāli veiksmīgākā sezona. Tas palīdzēja vai pasaules čempionāti vai kādu nokļuvi Zviedrijā?
Bija tā, kad biju izlēmis, ka vēlos izmēģināt savus spēkus ārzemēs. Un pakonsultējoties ar Andi Blindu, viņš man iedeva kontaktus un palīdzēja iepazīties ar aģentu, kas man tagad ir mans aģents. Un tad es sakontaktējos ar viņu, protams, nosūtīju visu CV. Un tad mēs kopā strādājām. Viņš meklēja aktīvi un parādījās piedāvājums no Sīrijas, IBK Sīrijas. Līdz ar to izskatījām, viņi atsūtīja līgumu piedāvājumu, izskatījām, viss apmierināja un nolēmu parakstīt un braukt turēt. Bet, ja tu prasi par pagājušo sezonu, iespējams, ka tas varbūt tās bija kaut kāds iemesls, bet es domāju vairāk tas, kad es dabūju tos kontaktus tajā Zviedrijā un viņi man palīdzēja. Okay. Kā vispār tev sanāca šī ieiešanās Zviedrijā kā tādā, kā pagāja tava ikdiena un sagatavošanās posmā, jo tu diezgan daudz tiki pie savām iespējām? Jā, es uzskatu, ka tā ieiešanās bija diezgan viegla. Tā jāsaka, ļoti draudzīgi komandas biedri, klubs, treneri, kad es atbraucu, runājās, prasīja, kā ir, vai visi saprotu. Pārsvarā treniņos un sapulcēs tika runāt zviedru valodā, bet pēc tam 5 minūtēs, 10 minūtēs sīkumos izstāstīja man angļu valodā. Bet, es uzskatu, ka iesties bija ļoti viegli. Un, protams, tagad arī bija žēl aizbraukt. Tomēr daudz jaunu draugu un komandas biedri bija. Es uzskatu, 80-90% man jauniešu vecumu, manā vecumā, un daudz laiks tika pavadīts kopā. Un tā. Ja nav liels noslēpums, Juri, kas ir tavs aģents, jo Latvijā tas baigi populārs pasākums pagaidām vēl nav bijis. Pirmo reizi dzirdu, ka kādam no Latvijas spēlētājiem ir aģenti. Jā. Mans aģents ir Dan Hendriksson. Viņš ir zviedrs no Sundsvalls pilsētas, un man ir arī līgums ar viņu uz vairākiem gadiem. Līdz ar to viņam man ir jāpalīdz jebkurā situācijā. Es gribu braukt uz ārzemēm, vai es pārtraucu saistības ar klubu, vai es gribu ar jaunu klubu. Viņam ir jāpalīdz man. Un tev visdrīzāk viņš arī tagad, tieši viņš ir tas, kurš meklēs tev jauno komandā? Viss sarunas, viss piedāvājums, viss iet ar viņu. Es viņam pasaku, ko es vēlos, lai kas man būtu, un viņš cenšas to visu nokārtot. Tas nozīmē, ka pa lielam viņš meklēs atkal tev jaunu vietu Zviedrijā, ja? Viņš jau meklē. Ne tikai Zviedrijā, ir sarunas bijuši arī Šveices klubiem, Somijas un Zviedrijas, jā. LV Florbola līga pašlaik ir aktuāli, ja to pagaidām vēl neizskatīt tādu variantu? Ir aktuāli, bet laiks iet strauji, un LV Florbola līga jau ir pusē, un gandrīz visas līgas jau ir, man liekas, pirmais aplis jau gandrīz visās līgās ir beidzies, un mans lēmums ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Turklāt, ja grib starptautisko pārēju, tad tā ir līdz 31. decembrim, nemaldos, ne? Es nezinu tik sīki, bet, un ir tāds variants, vai es to lēmumu pieņemu tuvākajā laikā, vai es palieku Latvijā. Jo nav tik daudz iespējas. Bet jūs zinat, kā ir. Florbols ir amatieru sporta veids vai pusprofesionāli. Varbūt tās ārzemēs to var nosaukt kā pusprofesionāli, bet Latvijā tas ir amatieru. Ir tā, ka tev varbūt foršs klubs var piedāvāt, bet tev vajag darbu, tev vajag apartamentus. Un, lai cik viņi varētu būt ieinteresēti, bet ja viņi nevar nodrošināt darbu un apartamentus, tur nevar braukt. Vai mēs varam uzskatīt Juri Gribust par otro Latvijas florbolistu, kas ir spēlējis Zviedrijas Superlīgā, ja tomēr netika laukumā, es tā līdz galvā nesaprotu? Tu man prasi, vai var uzskatīt? Vai tu devies laukumā kādā no Superlīgas spēlēm? Nē, es tikai iesildījos, protams, kopā ar komandu. Bet tā, kad ir laika atskaiti, tad es neuzkāpu nevienā brīdī.
Un kas varbūt vispār notiek ar komandu? Pašlaik komandai krājās viens zaudējums pēc otra, nokrituši jau, ja nemaldos, pirmspēdējā vieta turnīra tabulā, gan sezonas sākumā bija tīri, komandai kopumā gāja tīri veiksmīgs. Es uzskatu, ka, man liekas, tā ir varbūt nedaudz treneru vaina, jo liekas, ka nepietiekami trenējamies fiziskajā kondīcijā un liekas, ka tur ir tā lielākā problēma, jo Latvijā varbūt mēs esam pieraduši spēlēt 40 sekundes to maiņu, vai ne? Varbūt tās minūti, bet tur pirmā maiņa spēja nospēlēt 2, varbūt pat 3. Viņi var nospēlēt 5 minūtes vairāk, man pēc tam vēl 2, 5 par 5. Un līdz ko tu nevari to pavilkt fiziski, tā tu vai nu nevari iemest tos vārtus, tev nepietiek spēks, vai arī tu nespēji atskriet aizsardzībā un nostrādāt to epizodu. Un tādā ziņā tu kaut kur zaudē tos vārtus un tā tie zaudējumi krājās. Tu jau, Juri, saproti, ka tagad pēc šīs pārējais iziešanas ēterā tu būsi Latvijā viens no iekarojamākajiem spēlētājiem. Jo Latvijas florbola komandas jau pa lielam vēl aizvien turpina pastiprināties un piedāvājumi varētu būt tev daudz, Juri. Nē, varētu, bet pagaidām vēl īsti nevienu neesmu saņēmis. Tikai, protams, draugi. Nāc pie manis, nāc pie mums, bet nevienu piedāvājumu neesmu saņēmis. Bet, ja arī būs, tad izskatīšu, protams, un tad jau pieņems lēmumu. Bet, teiksim, tas, ka tu nereiz neizgāji laukumā, nevarētu būt tev tā kā apgrūtinājums sameklēt kādu citu ārzemju klubu, jo pa lielām ārzemju komandas jau īsti tavas spējas tā arī nav redzējuši. Ja? Teiksim, tik daudz, cik Latvijas Elvi līgā vai arī Latvijas čempionātos, bet īsti jau, ja būtu spēlējis kaut vai pašai, kaut vienā spēlē, tad būtu droši vien cita vērtība arī tev kā spēlētājiem droši vien. Protams, jā, es tev piekrītu, bet tika nospēlēts daudz pārbaudas spēles, ja nemaldos 8. Varēja būt pret Somijas Salabandi līgas klubiem un pret gan SSL klubiem 2 un Allsvenskan, tā ir 2. stiprākā divīzija. Spēles tika nospēlētas, kaut kādi punktiņi arī nāca un visas spēles spēlēja. Varbūt tas man varētu palīdzēt kaut kādā ziņā, bet tev ir taisnība, jā. Es nezinu, kā domā varbūt tās Šveices klubi, ja viņi nav redzējuši, varbūt tās viņi domā, ka, ja tu neesi spēlējis, tad tu neesi nekam derīgs vai... Es visu laiku nevaru izprast, kāpēc latviešu florbolisti nekad nemēģina Čehiju iekarot. It kā Čehija arī diezgan spēcīgs čempionāts ir, bet vienīgais pa visiem šitiem gadiem, kas mēģināja vismaz tajā virzienā skatīties, bija savā laikā Atis Blīns, bet tā jaunā paudze kaut kā uz Čehiju baigi neraujās. Tur ir Čehu iemesls sindroms vai paši negrib neviens turien doties? Es nezinu. Es tā neesmu nekad aizdomājies par to, bet varbūt tās iemesls tāds, kad es nezinu, kā ar dotajā brīdī, bet varbūt tās, ka Čehija nav tā viena no tām attīstītajām valstīm, kur... Tīri dzīvošanas ziņā? Tīri dzīvošanas ziņā, jā, kad Šveice, Zviedrija, Somija, lielas algas, es nezinu, varbūt tas ir, es nezinu, kā ir Čehijā. Tāpēc skatoties arī, piemēram, pēc tava un Jāņa Jansona pieredze Zviedrijas līgā, izskatās, ka Somijas līga tomēr ir latviešiem parocīgāk, jo tur tomēr viņi tiek uzspēlēti un ir izsitušies arī jau bišķiņu uz augšu, vai ne tāpat Moris, Krūmiņš, Raitums tagad, jā, Laiviņš, Belāsovs, viņi jau tomēr dabūja kaut kādu spēles laikus, bet ne tev vispār neizdevās, un Jansonam jau arī bija tie spēles laiki tādi stipri nosacīti. Varbūt te tomēr vajag tai Somijas virzienā skatīties. Es tev piekritīšu, jā. Tas, Zviedrijas līmenis, es uzskatu, ka ir augstāks nekā Somijas līmenis. Jā, varbūt tās, ka tam plānam, ja tu gribi tikt tur Zviedrijā, ir jābūt tā, ka sāk no mazāk, līdz tu tiec līdz pašai augšai. Kāds parasti dzīvē notiekās, bet šajā situācijā man bija tas piedāvājums, es nezinu, es domāju, es būtu muļķis, ja viņu nepieņemtu. Droši vien. Tagad esi, kā teicu, pāris nedēļas Latvijā, redzēt, bija ieradies arī uz spēli Helvi florbola līgā starp Cēsu Laikrings un Lielvārdas komandām. Cik daudz tev vispār izdevās sezonas pirmajā pusē sekot līdzi Latvijas čempionātam un ko var pateikt tieši par šo spēli, kurā tikās Latvijas pasaules čempioni un pašreizējā turnīra tabulas līderkomanda?
Es gandrīz viss sporta centrā spēles skatījos, ko rādīja tiešraidē, bet par šo spēli, manuprāt, bija diezgan interesanti, ļoti agresīva spēle. Varbūt tas tehniskais izpildījums nebija tik labs, bet puiši cīnījās. Abas komandas gribēja uzvarēt, un tur nebija tālu līdz vienas komandas uzvarēja un līdz otras komandas uzvarēja. Bija liela agresivitāte, maz ielaistu golu, kas man patika, jo kaut cik to aizsardzību spēja noturēt abas komandas. Jo baigā atšķirība. Ja Latvijā rezultāti ir 10-10, tas Zviedrijā varbūt tās ir 4-3, 5-6, un viņi baigi neaug. Viņi ilgāk izspēlē šos momentus līdz tiešām drošiem metieniem. Varbūt arī, bet viņiem tā aizsardzība ir tāda ļoti, ļoti spēcīgāka. Un man viena tāda atziņa, ko es ieguvu, ka vienmēr runā, kādas ir tās atšķirības starp to floorbalu un Latvijas floorbalu, kāpēc mēs nevaram būt tik labi vai kas mums ir jāmācās. Bet es kaut kā ieguvu tādu vienu atziņu, trenējoties tos 4 mēnešus, kad mēs kaut kā Latvijā nestrādājam, ne aizsardzībā, ne uzbrukumā, neskrienam. Mums ir vairāk tāda mazas tādas kustības vai kaut kas tam līdzīgs, bet viņi skrien, viņi visu laiku skrien aizsardzībā. Uzbrukumā skrien, atbrīvojās. Un tu esi tajā treniņā pāris svīdis, katru treniņu. Latvijā ir tā, kad, ja varam pavērot video vai kas, tad aizsardzībā komandas, kas aizsargājās, viņas tā baigi nekustās. Par šo tēmu arī savā laikā, kad Laiviņš atgriezās mājās no Somijas, viņš ļoti daudz runāja par to, ka mums nenotiek, mēs nesaņemam bumbiņu kustībā, mēs neesam, tāpēc Zviedri soli priekšā, jo viņi visu darot kustībā, mēs tikai sākam kustēties, saņemot bumbiņu, un tas ir tā lielākā atšķirība, kāpēc Latvijas florbols atpaliek tik daudz no tiem florboliem. Tā arī Ingus savā laikā teica. Jā, es piekrītu pilnībā, un nav jau tā, ka viņiem tie metieni ir precīzāki vai stiprāki, vai driblē viņi ātrāk to bumbiņu, vai, es nezinu, viņi var uzsist 2 reizes vairāk saucamās kantītes. Bet viņi vienkārši to dara pareizi, nedara lieki, neteiks kaut kādas liekas kustības vai kaut ko, nezinu, apspēlēšanas liekas, vai Viņi dod precīzi piespēles, bet arī jā, par piespēlēm es gribēju pateikt, ka varbūt tās ne tieši tas, kā tu dod piespēli, ir tas, kāpēc viņi ir pārāk, bet viņi ļoti precīzi un labi apstrādā to bumbiņu, lai darītu nākamo soli. Viņi dod gaisa bumbas, zemes bumbas, un tāpatās kā mēs Latvijā, tikai mums Latvijā aizņem vairāk laika, lai tavs partneris varētu to bumbiņu apstrādāt. Tālāk novadīt nākamajai kustībai. Latvijā, man liekas, arī, teiksim, ko es esmu novērojis par šitiem gadiem, mums ir ļoti slikts tehniskais, individuālā tehnika spēlētājiem ir diezgan samērā zemā līmenī. Reti kurš var bumbiņu apstrādāt labi, ātri un tam līdzīgi. Man liekas, ka spēlētāji ļoti maz vērīgi paši pievērš savam tehniskā izpildījuma augšanai, vai kā to pateikt, kā tas varētu būt. Jā, tas tavs novērojums. Man liekas, ka Latvijā tīpaši virslīgā, man liekas, kādiem 70% es domāju, ir ļoti laba tehnika, un man tā liekas. Bet par to bumbiņas apstrādāšanu, es īsti nezinu, kāpēc, bet tā ir. Varbūt tās tu vari tur driblēt, tusis, nesik kantītes, vai pat saucamais Zoro fintot tu vari, bet kā nāk to bumbiņu gaisa, tā nevar viņu apstrādāt. Es nezinu, kāpēc tā ir, bet kaut kā tas ir jāapkaro, jāiemācās. Pa lielam Latvijā to vienmēr parasti norakst uz inventāru. Vai nūja ir slikta, vai nav tā nūja, vai ne. Tas es pēc pieredzes runāju, vai ne, bet kā ir īstenībā, to ejam spēlētājiem labāk zināt. Jā, Gribēju vēl pajautāt tev par to, ka tu esi Latvijas čempionātā spēlējis 2 komandās Lielvārdē un Mogo RTU Rockets. Šosezon tieši šīs 2 komandas manā skatījumā ir visvairāk nomainījušas savu sastāvu. Kā tu vērtēji šo komandu izredzes sezonas turpinājumā un vai kādu no viņām varētu pacelt uz galvas to smago kausu? Es sākšu ar Lielvārdas komandu. Es uzskatu, ka liels pastiprinājums Lielvārdas komandai ir tas, ka treneris ir Atis Blins.
viņš tomēr māk ieturēt disciplīnu komandā un tā kā likt spēlētājiem cīnīties un strādāt, lai kā negribētos. Viņam ir tāds raksturs un tā enerģija, ka viņš tā kā spēj motivēt. Un es domāju, tas varētu būt tāds liels iemesls viņiem, liels dzinējspēks viņiem, lai dabūtu to čempionu titulu. Un pa RTU katru gadu komanda nomainās. Tas ir ļoti grūti, tas ir... Tu principā neko nevari iespēlēt. Tu nevari plānot nākotni. Tu nevari iespēlēt kaut kādas taktikas, kuras tev vajadzēs pēc gada, pēc 2, ja tev nomainās spēlētāji. Tas ir, es nezinu, varbūt tas šogad par kādiem 50% nomainījās. Diezgan, jā. Jā, tas ir ļoti grūti katru sezonu. Sākt ir ļoti grūti, un regulāro čempionātu tu vari spēlēt labi, jo varbūt tas līmenis nav tik labs, tu vari uzvarēt tās spēles, bet kā nāk play-off, kā nāk svarīgākas spēles, kur tev ir jādomā, kur aiziet spēles niansēs. Tā aizvien paliek grūtāk un grūtāk, jo daudz spēlētāji nesaprot, ko darīt un kļūdās vienkārši šās situācijās. Bet es domāju, ka abām komandām ir iespējas. Šogad Latvijas virslīgā ir grūti prognozēt jebkādu rezultātu. Un es domāju, ka es negribu prognozēt, kurš būs čempions. Es nevaru. Es nespēju prognozēt. Ja runājam, Juri, par 2 komandām, tad tu esi arī spēlējis 2 komandās, ko vada Jānis Jansons. Gan kāds bija Jansons Lielvārdē un kāds viņš ir RTU, jo kā treneris. Ir izmaiņas kaut kādas, kā viņš bija spēlējušies treneris tur un te? Es nebiju RTU, kad Jānis Jansons bija treneris. Mums treneris bija Gins Bikers. Viņš palīdzēja vairāk Bikaram un ne tajā laikā. Manā gadā nē. Manā gadā, pagājuši gadā tas bija manā gadā. Pagājuši gadā 100% bija Gins Bikers un ar Kristiānu Lisausku, man liekas, tā bija. Bet tādā ziņā, ja salīdzinam, Jānis ieguldīja nenormāli daudz laika un darba Lielvārdē. Kad mēs dabējām čempionu titulu, viņš bija iekšā florbolā pa 100%. Visu brīvo laiku veltīja florbolam un bija arī rezultāts. Laika mainās ir, cik tev enerģija pietiek, cik gadiem ieguldīt sevi. Treneris Jansons un treneris Blīns, kāda atšķirība? Es domāju, tie ir 2 dažādi treneri. Bet tu varētu pajautāt, kādā ziņā atšķirība? Teiksim, treniņu procesā vai, teiksim, komandas izveidē, attieksmē cilvēciskajā. Tas treniņu process, es uzskatu, kad ir ļoti līdzīgs. Teiksim, es esmu redzējis no skatītāju vietām, kā vada Lielvārdi gan Jansons, gan Blīns, vai ne? Vienā gadā, otrā, tad, teiksim, ja Blīns ir nosvērts, Jansons ir vairāk tāds impulsīvs, viņš ir tāds. Viņš tajā spēlē, kad ieiet iekšā, vienmēr ir teikuši Latvijā, ka Jansons laukumā ir zvērsies, laukumā viņš ir cilvēks, bet laukumā viņš ir zvērs, viņš nerespektē nevienu. Ja viņš, piemēram, ja uz ielas viņš tevi sveicinās, viss kārtībā, tad laukumā viņš var arī izdarīt kaut kādu neķītrību, tādā atšķirībā, kā viņi ir kā treneri. Teiksim, gan viens ieguldīja lielu darbu, lai izveidotu Lielvārdi, gan otrs, jo nenolieksim, ka Blīnda ierašanās Lielvārdē ir ritīgi pārvērta kā komanda, vai ne viņa izaug, jo Blīns ir viens no tiem, kuram ir tas saucamais, ko agrāk sauc uzvarētāju gars iekšā kā spēlētājiem, ja viņš var arī to garu pārvest uz komandu. Jansons ir apmēram tās pats, es vairāk domāju, viņa kā cilvēki, kā treneri, kāda ir atšķirība, kā trenējas pie viena, pie otra? Man liekas, lielāka atšķirība, kad pie Ata bija tā, kad bija lielāka tā kā disciplīna. Baigi nebija izvēles. Es atceros, negājām kopā un nespriedām, kā mēs varētu vinnēt. Un tā bija vairāk tā kā, es teikšu tā kā varbūt tās armijā. Un darījām visu savu darbu, ko pateicu, ko darīt. Gājām, bija arī panākumi, tāpēc nevar neko pārmest. Un radīja tādu disciplīnu un gribu strādāt un uzvarēt. Ats bija mans pirmais treneris virslīgā. Un bija tā, kad iemācīja
saprast un cīnīties, kāpēc tas vispār ir vajadzīgs. Un tīpaši tajā tīņu vecumā, kad varbūt tās kaut kas cits ir prātā, bet nāca treniņā un strādāja un veidoja to spēlētāju raksturu kaut kādā ziņā. Un es domāju, ka liels ieguldījums ir tīpaši manā karjerā. Tas nozīmē, ka beidzoties, teiksim, Linda spēlētāja karjerai Latvijā izveidosies jauna, ja mēs saucam šo paudzi, Blinda, Laiviņu un pārējie Jansoni par talantīgāko Latvijas florbola paudzi, tad izveidosies jauna talantīga florbola treneru paudzi, un tas varētu arī radīt kaut kādu izaugsmu Latvijas florbolā, jo dotajā mirklī, ja iedomājamies, ka tie visi spēlētāji noliek nūjas malā, grūti iedomāties, kas viņus var aizstāt. Jā, es to pilnībā piekrītu. Ja šī paudze turpinās darboties kā treneri vai varbūt tās Latvijas Florbola Savienībā un turpinās attīstīt to florbolu Latvijā, kā viņi tagad jau ir darījuši, tad florbols Latvijā augs. Bet jūs saprotat, ka jums tagad drīzumā būs jāuzņemās tā nasta un jāvelk Latvijas izlase tajā pašā līmenī, kā noturēja šie jaunieši, vai ne, teiksim, 5. 6. vieta pasaulē, un to jau būs jādara jūsu paudzei tagad. Ne, bet, tas ir labi. Un kāpēc mēs spēlējam florbolu? Jūs esat gatavi to darīt? Pilnībā. Es domāju, ka tu vari pajautāt tik vienam, vai viņš ir gatavs būt līderis Latvijas izlasē, viņš teiks jā. Tas nozīmē, ka pagaidām šī paudze jums neļauj kļūt par līderiem, ja, jo viņi visu laiku, lai kādā vecumā, bet viņi tāpat jums ir priekšā soli, ja, tā var saprast. Viņiem ir liela pieredze. Un varbūt tās tā arī ir, kā tu saki, jā. Bet laiki mainās un mainīsies, tad jau nākamais čempionāts rādīs, kādas izmaiņas būs Latvijas izlasē, kādas izmaiņas būs sniegumā. Un... Tas ir, domāju, čempionātu Latvijā, jā, nākamajā gadā. Tas būs interesants čempionāts. Jā, jo tagad būs tā, varbūt tās kaut kāda, būs pārmaiņas, kā zinām, daudzi izcili spēlētāji, kā Juškevits ir beidzis karjeru. Mārtiņš Reckis, ļoti labs spēlētājs, dotajā brīdī nespēlē, ir paņēmis pauzīti. Es nezinu personīgi, vai atgriezīsies vai nē, bet tādi stabili izlases spēlētāji, kas spēlējuši 10 gadus un varbūt tās pat vairāk, varbūt tās grasās vairs nespēlēt, tad jānāk būs kādam jaunam un tad būs pārmaiņas. Būs jauns treneris, nezinu kāds, kurš, no kuras valsts, bet būs, vajadzētu būt. Un, kā pašam tagad jau domā par šo čempionātu nākošais gadu decembrī Skudriņas jau nesāk skriet vēl, vai vēl par to tik ļoti nedomā, tas vēl diezgan tālu? Nē, es domāju, es ļoti gribētu kādu nometni. Un principā tas arī bija mans tāds mērķis kaut kur aizbraukt ārzemēs, iegūt lielu pieredzi florbolā, lai varētu parādīt labu sniegumu tajā pasaules čempionātā un tikt tajā izlasē un parādīt labu sniegumu. Savu skatītāju priekšā arēnā Rīga, savās mājās, un tas bija mans tāds mērķis, kāpēc vispār doties kaut kur spēlēt. Un kā tagad, tu šeit pavadīji vairākus mēnešus Zviedrijas Superlīgas komandā, spēles laiks tev it kā nav, bet pašam sajūtas tu tagad vairāk tā kā ieguvi no šī laika, esot tajā apritē, vai tomēr labāk būtu bijis spēlēt Lielvārdē, RTU vai kādā citā komandā tepat uz vietas? Nē, es uzskatu, ka ieguvums ir neatsverams. Tie bija 4 mēneši treniņi gandrīz katru dienu, tas pašas draudzības spēles un pabūt tur, kur varbūt tās tikai retais ir bijis un redzējis, kā tur viss notiekās. Tur ir pavisam cits līmenis gan iekšā komandā un spēles līmenis un kā gatavojamies spēlēm. Treniņi, un es domāju, ka tas ir liels iegums. Droši vien esi redzējis arī kaut kādas spēles vai epizodus no Allsvenskana pirmās divīzijas, vēl kaut kur zemāks. Tavuprāt, tādiem spēlētājiem kā tu, Latvijas izlases kandidātiem, varbūt tuvākiem rezervistiem, cik augstu līmeni tu varētu ieteikt braukt uz Zviedriju, ka tas ir labāk nekā spēlēt Latvijas čempionātā? Es domāju, ka Latvijas izlases kandidātiem, Latvijas izlases spēlētājiem vajadzētu tēmēt uz Allsvenskana līmeni. Būtu ļoti grūti, bet tas būtu pavelkams. Tad iespējams spēlētājs varētu vismaz spēlēt vismaz 70% spēles. Un
un būt tajā līmenī, jo Tas, ka tur tagad spēlē Jakobs Karlsons, šis te Zviedrijas latvietis, un šosezon spēlē arī Niks Ķuzulis, kurš līdz šim Latvijas izlasē nav bijis, manuprāt, pat tūmā. Tad viņi ir kļuvuši jau, var teikt, par reāliem kandidātiem uz vietu Latvijas izlasē, tavuprāt? es domāju, ka jā. Ir bišķi atšķirības Jakuba gadījumā, jo tas Zviedru florbols ir citādāks. Es tagad viņu saprotu, kā viņam bija atbraucot uz Latviju un piedalīties kodās spēlēs, izlases, ka viņam bija ļoti grūti. Man ar tā sākumā bija, kad tu tā kā dažbrīd nesaproti, ko tev komandas biedri dara, kur tev skriet, kur tev atrasties. Tas bija sākumā. Pēc tam jau, protams, saproti, bet viņam, piemēram, Jakubam ir varbūt 2 spēles tās iespējas sev parādīt, atbraucot uz izlases. Un tad, kad tu atbrauc un tev ieliek spēlēt, un tas veids, kā mēs spēlējam, kā viņi spēlē, ir ļoti atšķirīgs. Un es domāju, ka tāpēc viņi noteikti vajadzētu viņiem būt izlases kandidātiem. Gan Nikam, gan Jakubam. Jo. Atgriežoties atpakaļ Latvijā, no Latvijas klubiem, kuru klubu piedāvājums tu reāli izskatīt, ja tev piedāvāt? Un droši vien jau, ka tikai top 3, top 4 vai ne? Liepājs Kurš, piemēram, tagad ir izteikušies viņa treneris Mārtiņš Krūms, kad viņi plāno piesaistīt kādu Latvijas izlases spēlētāju. Varbūt runa ir par tevīm? Jā, droši vien. Runa varbūt iet, bet neesmu saņēmis kādu piedāvājumu. Bet es domāju, ka es izskatītu principā jebkur. Man, nezinu. Un tev droši vien tagad arī galvenais ir tik pie šīs regulārās spēļu prakses, droši vien, kad tagad neesi ilgu laiku spēlējis. Jā. Gribās spēlēt, ļoti gribās spēlēt, jo tas varbūt tās ir tas iemesls, kāpēc es neturpināju arī to sadarbību ar Sīrijas. Tāpēc, kad ir trenēties forši, būt tur ir forši, bet ja tu nespēlē un tu redzi, ka tu varbūt tās netiks spēlēt, tad kāda jēga trenēties? Un būt tur un tikai trenēties, tas nebija priekš manis. Tomēr mēs trenējamies, lai mēs varētu spēlēt. Spēle ir svētki, un ja tev nav svētki florbolā, tad ir ļoti grūti. Varbūt, lai būtu netik daudz runāšanas, gribam arī Juri pielikt pie darba. Iesāksim, par cik mums šī ir pirmais studijas raidījums. Veidosim tādu saudabīgu testu. Katram studijas viesim liksim salikt vienu nelielu pūzli, uzņemsim arī laiku, un tad skatīsimies, kurš no mūsu studijas viesiem būs to paveicis visātrāk, un tad arī pasniegsim kādu balvu. Un pirms pūzles vēl viens jautājums, vēl viens maziņš uzdevums Normundam. Normundam ir sagatavots 10 lapiņas, liksim Jurim izvilkt vienu, un tad skatīsimies, vai viņš pusminūtes laikā varēs atbildēt uz šiem te jautājumiem. Pasaki, kas tev jādara? Esmu jaunākais spēlētājs. Nē, neesmu jaunākais. Vai spēlētājs spēs nosaukt 7 pilsētas Latvijā, kuras sākas ar burtu V? Aiziet. Ventspils, Valmiera, Vecpiebalga, Valdloviči ir rajons vai pilsēta? Rajons, vai ne? Laikam, jā. Jūri, laiks, jā. Neuztrauc man. Viļaka, Vangaži, Cauri, Valka. Juris pavadīja pusgadu Zviedrijā. Tas ir piedodams. Pamēģinām Zviedru pilsētu. Kāda? Zviedrijā ar V burtu. 7 var nosaukt. Pagaid, man atļauj apdomāties. Es nevarēšu. Vārbe. Nu, to Bet man liekas, tur ir dabulī. Te, Juri, tad es saprotu, ka arī viens no apakšgala klubiem Pārgāja var piedāvāt kontraktu tev, vai ne? Piedāvāt varējām. Galvenais ir nodrošināt ar apartamentiem un darbu. Apartamenti Rīgā, darbs Rīgā, spēlēšana Pārgājā, saprotu tā, jā.
Kad būs piedāvājums, apdomāšos. Jā, bet ir jau laikam īstenība ir reālā tāda, ka 31. decembris ir starptautiskās pārējas, līdz tam tavam liktenim ir jābūt izlēmtam, jo pēc tam jau nekas vairāk nenotiek. Jā. Es apzinos to. Tā kā aģentam daudz darba ir dotajā mirklī. Pēc tam viņš var rotēt Zviedrijas florbolā, atkarībā cik ilgs tur ir pārējais laiks. Zviedrijā man bija sākumā tāda saruna, kad, bet es tā īsti nesapratu to aģentu domu, bet Zviedrijā ir, man liekas, beigas ir kaut kāda janvāra otrā puse, kad arī notiek tās visas lielākās pārējas. Un komandas sāk meklēt un uzlabot sastāvus uz plēfiem, lai tiktu plēfos vai lai paliktu augstākajā divīzijā, tur, kur viņi ir. Un šķiet, ka tas ir variants arī tikt SSL-ā, bet tad ir jāspēlē Allsvenskan. Savā laikā Latvija arī bija 16. janvārs pārēja pēdējā diena, pēc tam pārmainīja Florbola savienību to datumu. Jā, bet man patīk labāk, kad ir tuvāk tam plēfu laikam. Tad komandas var pirkt un pārdot spēlētāju. Es domāju, ka tas veido tādu kaut kādu nelielu profesionalitāti tajā sportā. Tad arī reāli ir vairāk zināms, kura komanda vairāk netiek tajos playoffos, un tad tie labie spēlētāji pieredzes apmaiņā varētu doties uz priekšu. Tā savā laikā Lekrings arī Gati Liepiņu paņēma, jo Valmiera nezināja Gatim tas laiks. Lekringā ļoti daudz ko deva droši vien. Noteikti. Bet tagad 31. decembris īsti nav, ne komandas īsti zina, kāda nākotne, kas būs. Varbūt to Florbola savienību vai vajadzētu pie šī jautājuma piestrādāt varbūt. Jā, es tev piekrītu. Ok, Juri, esi gatavs salikt vienu puzli, nelielu puzlīti, 30 gabaliņu. Redzēsim, kā tev veiksies šajā uzdevumā. Es aicināšu tevi šeit savā vietā. Jā, es varu sākt, jā. Brīvajā laikā no treniņiem būs arī puzli jāpatrenējās, Juri, ne? Būs, mēs to kādu jautājumu vēl uzdosim, lai tev interesantāk ir. Savā laikā vienā sarunā, Juri, tu teici, ka maziņš būdams tev bija tas gods padot bumbiņas slavenajās Lekringa atzimšanas fināla spēlēs ar Latvijas avīzi. Kā tajā laikā jūties? Jā, man bija jāpadot bumbiņas spēlēt Lekringas Latvijas avīzi finālā, lielākā. Tas bija, esam jau pārunājuši ar Ati Blindu, kad savulaik es viņam padevu bumbiņas, un pēc pāris gadiem, es nezinu cik, es tā īsti neatceros, pēc pāris gadiem mēs jau spēlējām vienā maiņā. Ir, bet tagad tās taktisks jautājums. Visās mājas spēlēs vienmēr bumbiņu padevējiem māca tā, ka savējiem dodam bumbiņu ātri, pretiniekam lēnām. Teiksim, tā ir tāda taktiskie zīmējumi. Kāda bija tava zīmējumi? Kuram tad tev bija jādod ātrāk un kuram lēnāk? Mums nebija tāda norādījuma. Mums bija jādara darbs ātri, atceros. Bet mēs dabujām, tā kā, mums, protams, neviens nemaksāja par to tajā laikā, bet mēs dabujām šās te bumbiņas, tās precision, ja? Krāsēnās, kad pirmo reizi, man liekas, parādījās, tad mēs dabujām balvā tās bumbiņas, katrs vienu. To mums uzdāvināja. Redz, tā kā tās fināla spēles arī
savā izaugsmē nāca pa labu izaugu par tīri samērā labu Latvijas florbolistu. Ja tu tā saki. Nē, protams, skatīties spēles un skatoties spēles daudz ko var iemācīties. Tāpēc iesaku iet uz spēlēm, skatīties, braukt uz tiem pašiem fināliem, lai cik Latvijā tas tālu būtu. Un, ja var atļauties, iesaku braukt un skatīties, jo skatoties ļoti daudz ko var iemācīties. Un mazajiem bumbiņu padevējiem tagad varētu būt tu kā varens paraugs, vai neteiksim tā, no bumbiņu padevēja līdz Zviedrijas superlīgai. Jā. Kāds ir tavs domas par Latvijas čempionātu finālu? Labāk ir šī te viena spēle, kurā noskaidrot čempions, vai labāk tomēr ir spēlēt sērijā līdz 2, 3, varbūt 4 uzvarām? Pirms fināla man likās, kad labāk ir, kad ir sērija. Bet labi, tas bija tikai tāds zaudējuma domas. Nē, es domāju, ka labāk ir viena. Ja to fināla spēli var uztaisīt tādu, kā lai saka, profesionālu vai, ja spēj piepildīt arēnu un ar gaismas šoviem, tad tas vispār ļoti labi. Es nevaru koncentrēties. Ņemot vērā, kad, ja nemaldos, Latvijas Florbola savienība ir padomājusi par to, lai šosezon šī fināla spēle arēnā Rīga nesakristu ar Zviedrijas, Šveices un citu spēcīgāko valsts čempionātu izšķirošām spēlēm, tad droši vien redzēsim Jūri arī arēnā pavasarī. Es domāju, ka jā. Es labprāt atbrauktu un noskatītos spēli. Bet kā skatītājs? Tas ir primāri, bet varbūt arī kā spēlētājs. To es vēl nezinu. Jūris pamazām tojās beigām un skaties uzņem laiciņu. Un pabeigts. Jūri, 5 minūtes un 5 sekundes. Apaļš piecinieks tev šodien. Paldies. Dotajā mirklī tu esi uzvarētājs. Varbūt vēl kaut ko Jūri pastāstīja Latvijas florbolistiem jaunajiem, teiksim, no savas dzīves interesantākos florbola momentus, lai kaut ko tādu interesantu. Vēlāk gan tā karjera tev tāda paīs ir, vai ne, bet kaut ko jau esi dažam labam arī garā karjerā nav gadījies redzēt. Tik daudz, tik tu savā īsējā. Ko lai es tādu izstāstu? Mums tagad filmē, vai ne? Nē, es jauniem. Es domāju, kad ir jātrenējās, un ja var to, ja spēj to izdarīt, tad to vajadzētu darīt katru dienu. Kaut vai pa stundiņai, pa pusotrai stundiņai. Vai tu to dari fiziski, vai florbolu spēlē. Bet ir jādzīvo ar to, jo tikai tā tu vari kaut ko sasniegt. Principā, ja tu dzīvo ar to, un, kā zinām, man darba kolēģis, interesants tas stāsts, man darba kolēģis bija Henriks Stenbergs, ja, viņa jau lielākā daļa zina no Storvetes, viņš bija treneris, visus jauniešu vecums, viss. Un viņš teica, ka Henriks bija pilnīgi traks, viņš pirms treniņa, pēc treniņa, viņš pagalmā daudzīja to bumbiņu pa vārtiem, un viņš principā to gandrīz neatlaid visu bērnību. Bet arī nevar noliegt, teiksim, to, ka treniņa apstākļi šeit un tur ir diezgan dažādi kardināli. Savā laikā, kad mēs ar Lekringu bijām Somijā, tāpat Plezīrā jau un uzspēlējām ar Somijas veterānu izlasi, ja, teiksim, ar bijušiem Somu čempioniem, ne čempioniem, bet izlases spēlētājiem, ja. Un mēs bijām vienā Helsinku klubā, ja, pirmās līgas klubā, kur viņiem bija mājas tāda arēna, ja, un tā visa struktūra, ja, mēs varam sapņot tikai tādu. Viņiem bija tur pamatlaukums, kur spēlēja pirmās līgas komanda, ja, tā bija treniņu laukumi, tā bija arī laukumi, kur var parasti cilvēku uzspēlēt, teiksim, amatieri vai parasti somas ieiet, ja. Un te es novērēju tādu lietu, ka, piemēram, pamatkomandas spēlētājs atnāk, noģērbjās, aiziet, kādu stundu pa vārtiem padauza,
tad viņš atkal saģērbjās un dodās mājās. Latvijā tāds iespējas par reālam nav. Varbūt, ka tas arī viens no tiem iemesliem, kāpēc mēs neaugam tajā tehniskajā jomā, metienu izpildījumā, jo pa lielam jau tiem spēlētājiem nav kur to darīt. Jā, tad... Es nezinu, varbūt Lielvārdē ir savādāk, ja tajā zālē, varbūt viņai nav tik liela noslēgojuma, un tur var būt, bet Cēsīs tas pilnīgi neiespējams. Jā, tev taisnība tādā ziņā ir. Tāds man arī Latvijā novērojums, kad vienkārši parastā dienā tu nevari aiziet un sevi individuāli attīstīt florbolā, jo nav iespējams tās zāles paņemt. Bet, ja kaut ko interesants, varbūt es varu pastāstīt, kā mums tas treniņu process un kā mums tā arēna un viss atradās un kā viss notikās. Mums bija viena un tā pati arēna ar Storvetas komandu. Un ģērbtus bija viena otrai blakus, principā. Ir komanda ģērbtu, tavas nūjas stāv ģērbtuvē, tava apuvis stāv ģērbtuvē visu laiku. Un visu, ko tu gribi atstāt ģērbtuvē, tu viņā vari, tā ir tava vieta. Un atnākot uz treniņu, tev ir kafija, ūdentiņš, augļi, maizītes. Tu arī paēst pirms treniņa, ja tu neesi paspējis paēst pēc darba vai kaut kā tā. Tad ir 15 minūšu sapulcs un tad ejam uz treniņu. Protams, treniņā tev ir viss. Tev padod ūdeni, tev padod vielīti. Tev par neko nav jāstrācās. Tev ir tikai jāaiziet un jātrenējās. Un tāpat tās arī nāc pēc treniņa. Tev ir tā viss atkal silta kafija. Tu arī bez mazai vakariņas paēst. Tur padās ģērbtuvē un doties mājās, gulēt vai. Un, ja nemaldos, kaut kad tagad būs savstarpējā spēle Sirius uz Storvetai, vai bija? Tu nepaspēji izbaudīt šīs emocijas, kā tur. Un kura komanda varbūt ir populārāka tieši jūsu pilsētā, vai to tā ir grūti salīdzināt, kā tur fani vieni pret otriem attiecās? Vai? Jā, es nepaspēju izbaudīt. Žēl, jo visi komandā runāja par derbiju, jo derbijs ir derbijs un ir viena tā arēna un tā, bet ja tu jautā, kur populārāk, Storveta noteikti ir populārāk. Viņiem ir daudz vairāk skatītāji, piemēram, ja mums spēle nāk 1000, bišķi varbūt zem 1000 skatītājiem, tad Storveta nāk 1500, 2000 skatītāji katru spēli apmēram. Un, bet tas derbijs esot ļoti, 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 ļoti interesants un skatītājiem ļoti interesants. Un aizvakar bija spēle un Sirius vinnēja 7-5. Jā. Savā laikā Sirius arī, man liekas, Czech Open vienu gadu vinnēja. Viņi bija, jā. Jā, bija. Mēs bijām Prāgā, viņi vinnēja Čehu čempionus, Tatranas tajā gadā. Viņi īstenībā tā komanda nekur tādu baigi neizcēlās, bet uztaisīja rezultātu 2-0 un noturēja visu spēli. Tā varētu būt. Pat tajā gadā, man liekas, Sirius bija pirmās līgas komanda, viņi pat nebija superlīgas. Jā, viņiem bija tā, ka viņi 3 gadus bija, tad viņi izkrita, un tagad atkal bija 3. gads, 4. ir augstākajā divīzijā Siriusam, bet viņiem veiksmīgs piesaistījums pagājušajā gadā bija Bilijs Nilsons. Viņš arī bija labākais vārtu guvējs, man liekas, punktu arī, vai es neatceros kaut kā tā. Viņš arī dabūja to balvu kā labākais uzbrucējs, un domāju, ka tieši viņa faktors pagājušajā gadā viņiem ļāva ierindoties 6. vietā. Kaut kad sezonas sākumā, kad mēs sazinājāmies ar sociālajiem tīkliem, tu teici, ka Sirius komandai nav šīs te fānu komandas. Vai tas arī kaut kādā mērā nenospēlē par sliktu tev, kur tu varbūt varētu spēlēt kaut kādā Allsvenskan vai pirmajā divīzijā, uzkrāšot spēles praksi un varbūt pēc tam tikt iekšā Superlīgas komandā? Jā, es pilnībā tev piekrītu. Tas bija tāds nepārāk labi priekš manis, jo trenēties jau forši, jā, treniņi labi un sevi tu attīsti, bet bez spēles prakses tas ir ļoti grūti un trūks motivācija visu laiku trenēties. Tā kā es teicu, ja tev nav svētki, tad nevar uzspēlēt. Jā, tas bija žēl, bet principā, ja godīgi, man liekas, ka viņiem retai komandai ir fānu klubs. Tādā labā līmenī. Es zinu, ka, protams, Storvetē arī nav fānu klubu. Es tā baigi neesmu pētījis, bet es tā esmu dzirdējis, kad
pārsvarā viņiem nav tāda pārkluba. Viņiem ir jauniešu sistēmas līdz 19 gadiem vai 20, viņiem ir tāds junior Allsvenskan. Viņiem ir tādi, kas ir principā līdz 20 gadiem, ja es nemaldos, vai līdz 19, un viņi audzina tos jauniešus, un labākie tajos 20 gados arī iet uz... Un pārējie meklē, kur tiek spēlēt. Un kā tev varbūt izstāst tieši Latvijā tagad jauniešu 18, 19, 20 gadīgie spēlētāji, uz kurieniem iet Latvijas florbols tavuprāt? Mēs ejam uz priekšu, stāvam uz vietas, vai varbūt iet uz leju tas līmenis tieši vairāk ne kvantitatīvā ziņā, bet kvalitatīvā ziņā? Es domāju, ka mēs pagaidām kādu laiciņu stāvam uz vietas, jo, ja skatāmies rezultātus, es runāju par tādu vīriešu pieaugušo, ja mēs skatāmies rezultātus, tad mēs esam piektie pasaulē, cik gadus jau, entos gadus, un es domāju, ka, ja mēs spētu attīstīt, mēs varētu ielausties tajā četrniekā, kā bija iespēja 2012. gadā, es nemaldos, jā. Bija iespēja ielausties tajā četrniekā, pietrūka viens solis līdz tam. Tad pagājuši gadā atkal zaudēts ceturtdaļfināls pret Šveici, kaut gan spēle nebija tik slikta, varbūt nedaudz veiksma vai kas, bet, pieaugušo florbolā mēs tā kā laikam nedaudz kādu laiku stāvam uz vietas tagad. Intervijas sākumā teica, ka negrib nodarboties ar prognozēm, bet šis čempionāts, kas tagad nākošais gadu notiks Rīgā, vai šis varētu beidzot būt tas brīdis, kad mēs pirmo reizi tiekam tajā četrniekā, atceroties 10 gadus sen vēsturi, kad U19 izlasa, kad notika pasaules čempionāts Cēsīs un Kocānos, tad notika šis te brīnums, mēs uzvarējām Čehus un spēlējām pusfinālā, vai kaut ko līdzīgu mēs varētu sagaidīt savās mājās, arī pieaugušo izlasē? Es, protams, gribētu, lai tā notiek, tīpaši es pats tur spēlētu Latvijas izlasē, bet mums ir ļoti maz laika, lai nokomplektētu komandu gads. Man liekas, tas ir ļoti maz. Ja skatāmies uz citām lielā četrnieku komandām, viņi jau, man liekas, ka viņi jau 2 mēnešus pēc pasaules čempionāta pagājušā jau viņiem bija nometnes un jau aicināja jaunas spēlētājus un brauc uz spēlēm un spēlēja tās Eiropas tūrs, viņiem ir tas četrniekam. Tad mēs jau gadu esam trenējušies savās komandās, visu vasaru bijis. Jā, baigi maz laika ir. Es domāju, ja mēs netiksim tajā četrniekā, tas būs tāpēc, kad bija maz laika. Tev klubā Sīrusā arī bija citu izlašu kandidāti pareizi. Varbūt tu vari kaut ko nedaudz pastāstīt, kā viņi gatavojās pasaules čempionātam Rīgā? Man bija patiesībā sanāk tikai viens šveicietis, Linards. Viņš ir kandidāts izlases Šveicis un viņi ļoti nopietni gatavojās, jo Šveicē pagājušais čempionāts bija, viņi palika 4. vietā, bet neizdevies čempionāts bija un viņi nomainīja treneri, ja nemaldos uz šveicieti. Viņiem bija laikam Soms, ja nemaldos iepriekš, un tagad viņiem ir Šveicis treneris un viņi ļoti gatavojas, viņiem ļoti bieži ir nometnes, ja nemaldos, varbūt tās katru mēnesi viņiem ir nometnes, uz kurām viss aicina, Linards brauc no Zviedrijas uz nometnēm atpakaļ, uz spēlēm atpakaļ. Un viņi ļoti grib pierādīt. Tas ir vīrieši izlase, bet skatāmies uz junioru U19, tad es domāju, ka mums ir kaut kāda, kā lai saka, lejupslīde. Vai, ja mēs bijām 5., 4. divreiz vietā, 5., varbūt tās 6., tad tagad pēdējos gados ir aizvien sliktāk un sliktāk. Un es domāju, ka tas iemesls arī ir, tāpēc mainās treneri, raustās gadu ir viens treneris pēkšņi, es nezinu, viņu atlaiž vai kāds ir tas iemesls, tad ir atkal cits treneris, tam atkal ir cits skatījums uz florbolu, tas ņem citus kandidātus. Bet vai tas nerada bažas, jau domājot tieši par lielo izlasi? Jā, tas vairs nav tava gada gājuma spēlētāji, kuriem būtu tūdaļ jāsāk spēlēt, jo, būsim godīgi, droši vien lielākā daļa no šiem te
30 plus gadu spēlētāji nospēlēs čempionātu Rīgā, visdrīzāk beigs savu karjeru vismaz izlasē. Un tad būs jānāk tiem tagad, kas tagad ir 17, 18, 19 gadiem. Viņiem būs jātaisa tas rezultāts. Nu jā, un tāpēc ir tā, ka ir... Tas, man liekas, ļoti dīvaini, un, manuprāt, tas ir nepareizi, kad notiek tāda mētāšanās treneriem, un, protams, visi prasa rezultātus, visiem vajag rezultātus, bet tam ir jānotiek ātri, ja notiek tā treneru maiņa, un, man liekas, pagājušā juniori, es biju viņam, man liekas, gadu bija Īro, un pēc tam bija Andris Pilps, es nemaldos. Tas ir, mans liekas, nepareizi. Tavuprāt, vispār pieaugušo izlasēju, junioru izlasēju trenerim būtu jābūt no Latvijas vai kādam ārzemju speciālistam un latvietim kā konsultantam, vai kāds ir tavā skatījumā tas ideālais modelis? Es domāju, ka tam jābūt ir ārzemju trenerim. Varbūt es pat teiktu Zviedram. Jo domāju, tie Zviedru treneri ir zinošāki, manuprāt. Jā, es teiktu, ka tam jābūt Zviedram. Bet jebkuram trenerim, kuram ir tautības Zviedrs, jeb tomēr no kaut kāda, jāstāsta mums no kaut kādiem augstākiem plauktiem, vai tas atkarīgs no finansiālām iespējām? Tas, protams, ir atkarīgs no finansiālām iespējām, bet es pat nezinu, vai var paņemt no augstākiem plauktiem, jo es zinu, ka Zviedrijas treneris, izlases treneris, viņš nedrīkst būt nevienam klubam treneris. To es zinu. Un es nezinu, kā viņiem ir ar citām valstīm. Vai, ja tu trenē SSL komandu, vai tu drīkst būt treneris kādai citai nācijai? Es nezinu. Bet, piemēram, ja runājam par U19 izlasi, viņai jau varētu arī būt pilnībā arī latviešu speciāli. Jā, mierīgi. Tas tandēms Pilps, Laiviņš, Bilāsovs, viņš jau nebija no sliktākajiem. Īsti nevar saprast, ko federācija vispār domā ar to trenera iepauzēšanu, labi pa junioriem tā vai ne, bet izlasē viņiem taču ir jātrenējās. Protams, reāli viņiem jau sen bija jātrenējās, ja mēs gribam Latvijā nostartēt cienīgi, ja teiksim to, ko gaida Latvijas florbola publika, es abrīnoju, kas tagad notiek ar treneri. Nē, es tev piekrītu pilnībā. Treneru tandēms junioriem bija ļoti labs, tikai viņiem arī bija pa maz laika. Tev ir tie dot 2 gadi, tu izplāno plānu, tāpēc es domāju, ka Latvijas florbola savienībā, kad tu piesakies tam treneru kandidātam, tu iesniedz savu plānu, viņi izskata viņu, tur ir, protams, finanses un vispārējais, bet tu iesniedz savu plānu, tur ir kaut kāds plāns, un 2 gadi ir pietiekams laiks, lai to izdarītu, bet pusgads varbūt tas ir pamaz, lai tu varētu sasniegt mērķis. Jā, mums ir palicis gads, bet nav jau teicis, ka rīt vai parīt mums būs šis treneris ar savu plānu. Tur jau tā lieta, un tas ir... Jā. Es domāju, ja neizdosies pasaules čempionāts Latvijas izlases sniegumā pozitīvs, tad es domāju, ka spēlētājiem nevarēs vainot spēlētājs pie tā. Es tā vismaz uzskatu. Ko, Jurij, teiksim tev lielu paldies, kad atbrauci šeit uz mūsu pirmo florbola studiju. Vēlamies tev pasniegt arī nelielu balvu no mūsu atbalstītājiem no Straupas piena. Tāpatās arī būs balviņas, ne balviņas, bet veltas no atbalstītājiem izsalkušais Jānis un Baltic Food Factory. Paldies, ka ieradies. Skatīsimies, cik ilgi noturēsies pirmajā vietā puzles konkursā un vēlam pēc iespējas ātrāk atrast tev komandu vai kaut kur ārzemēs vai Latvijā un pēc tam jau pēc gada vērosim tavu sniegumu cerams pasaules čempionātā Rīgā. Tā kā Jurij, visus gadus tu biji 2, tagad tu esi 1. Stabili 1. šīs pārējais dalībnieks. Veiksmi tev, Jurij. Paldies. Varbūt tas... Nē, es esmu jums suvenīru. Tas ir treniņu raksts no Sirius, tā kā man viņu vismaz šogad vairāk nevajadzēs. Es jums uzdāvinu piemiņai, varbūt tās studijā uz sienas. Vai... Mēs viņu goda vietā noliksim, Jurij, jo cerams, ka izaugs par ļoti slavenu florbolismu, un tad mēs kādā izsolē varēsim labdarības pārdot to kreklu par ļoti lielu naudu. Studijas, labi. Paldies.